Cik dīvaini laiki pienākuši, kas agrāk likās greiz, šodien ir norma. Kas agrāk bija labs, šodien ir nodrāsts un vecs. Viss, kas bija dārgs, tagad ir pēdējais ēsums. Kas vakar bija svēts, tas šodien ir sūds. Ko vakar cienījām, to šodien nicinām. Ko vakar mīlējām, to šodien ienīstām. Kas vakar bija īsta, šodien ir mīts. Vai tam tā ir jābūt, kurš zina atbildēt? Bērnu laukumi tukši, jo strīmā Robloks ir jautrāks. Dzīvojot Latvijā, jūties kā Anglijā, jo bērniem angļu valodā mīļāka nekā dzimtā valoda. Mīļotā cilvēka rokas vietā telefons ar 1000 tukšiem Tindera deitiem. Laikos, kad naudu nomaina bitcoins un grāmatu aizstāj planšetators. Kas vakar bija svēts, tas šodien ir sūds. Ko vakar cienījām, to šodien nicinām. Ko vakar mīlējām, to šodien ienīstām. Kas vakar bija īsts, tas šodien ir mīts. Vai mūsdienu norma ir kļūt svešiem? Vai mūsdienu norma ir kļūt par tehnikas vergiem? Vai mūsdienu norma ir strādāt līdz krīt? Vai siram galvis, kurš piedzīvojis karu, tagad kā ubaks viens pa ielām klīst? Kas vakar bija svēts, tas šodien ir sūds. Ko vakar cienījām, to šodien nicinām. Ko vakar mīlējām, to šodien ienīstām. Kas vakar bija īsts, tas šodien ir mīts. Viss ir apurtais loks, pa kuru ejam uz apli, kur šodien esam mēs, jau rīt būs mūsu bērni. Vai tam tā jābūt, kurš spēj atbildēt, kad šis laiks beigsies, kas būs nākotnē?